Čau visiem. Pavasaris beidzot ir pienācis ārā ļoti jauks laiks, saulīt spīd, putuņi čivina un vienkārši nevar nosēdēt iekšā, jāiet ārā, kaut kas jādara. Izdomāju, aizbraukšu paskatīties, kā Džeki ķer vīmus, tagad vīmu laiks sācies. Biju pats, nekas neķērās, tāpēc izdomāju, kad varētu atbraukt, paskatīties vietas, kur labi ķerās un paprasīt padomus. Tā kaut kā, bet, protams, vispirms jāuzpumpē velosipēdam riepas. Jo, kad ziemu stāvot, tad ir nedaudz gaisa izgājis. Tā kaut kā, nu labi, laižam, tad uz to gāju un tad jau skatīsies, kas un kā. Tā, labi skatāties. Kad, protams, vīmu copa jau sen ir beigusies, bet, nesanāca īsti laika to video samontēt, tāpēc šis tāds neliels atskats no pavasara. Tagad jau ir ievas ziedu, ārā atkal ir augsti, bet jā, šādi man izgāja. Ceru, ka jums interesēs, un, ja jums interesē, tad droši nekautrēties, uzspiežat īkšķītī, jā, patīk. Labi ķerās? Cik ir jau dzīvis? Pagaidām, tagad, ja skait kopā, tad 8. O, super. Lietuvais saka 8. Neķerās šoreiz? Vai? Nē, tur aizķerās kaut kāds. Zāles daudz. Vai koki? Vai koks kāds askalots, vai? Agrāk neķērās un tagad metas kā traks. Uz ko ķerat? Jā, uz baltajiem. Uz baltajiem un ķerās, ja? Jā, kāpēc baltajiem? O.
Un barot tā vairs, skatos, kaut ko liekat, ja? Jā, garnelīti ielikt iekšā. Garnelīti? Jā, un drusku viņai ir tāda margiņa. Es pagājuši nedēļu mēģināju, nekā nesanāca, vienkārši laikam vietas nepareizās. Šitien laikam tā īstā vieta pirms traumas. Jau principā jau viņai ir ņemšana, tad viņa arī ņem, var teikt, ka visu ko, kas tik padod. Tā viņai ir ņemšana. Tad pašreizot ir tās pārtraukas. Jā, reku skatos, otrā pusē arī tika noķēra. Nespēja viņas. Nespēja tās mašķietas cilvēku. Bieži tās sopītas bija. Nemaz zvaniņas neliec, tāpatās skaties, nemaz zvaniņas neliec. Jā, nu, kāds. Redz, ka kustās un... Jā, tu zini, ka galā. Jā. Nē, jā, zini, kā tas zvaniņš ar to. Vien. Neskaties uz galvu, ka jau ņemt, viņš vēl skatās. Te kaut kāda bedre ir vai saklais klās? Principā visādi tādi, kā jau gauja. Jā, kā jau upe. Viņa jau tā gultums laika katru gadu mainās arī. Kā tas, kaut kur jau saskalos, kaut kur ir līzens, kaut kur ir kaut kādi tādi var just, ka pauguri pārmet tam pauguram pāri, teiksim, paņem velc un kā pret sienai, kad jūti, kad ir, nu, kaut kur ir kaut kā. Aizķēries kaut kur, jā? Jā, tā šnore kā iet tā, aizķērās karmuši. Jūti zivtiņa galā, bet karmuši, ka aizķērusies, nevar viņu nekādu. Jā, tas. Kaut kas jau jāatstāja upē ar? Viņas jau, man liekas, ka netrūks, tā kā viņas ir čupiem. Te ir daudz. Te tik izteikti neredz, vat aizbrauc uz tādu kuldīgu pie tās rumbas, ka viņas lec augšā čupiem vienkārši, kad tas periods ir. Jā, tur jau, tas taču ir gabals, ko braukt. Jā. Dzimtā vieta, no turienes esmu atpēries uz Valmieru, tagad jau kaut kāds 10 gadus Valmierā dzīvoju. Tā tā. Būs, super. Vienīgais, tad tev stāvs krasts diezgan sanāk. Jā, vecam vīram. Tad smuka liekas. Super. Burvīgi. Uzvārsties atpakaļ. Tā kaut kā es tev mošu kaut kā palīdzēt. Padomā to štrumus, te varbūt kaut kā. Jā, es jau tā rāpus. Rāpus? Jā. Tiks, jā. Jā, super. Rāpus. No roku. Doj tev īdošu roku. Novilkšu apakaļ. Opa, paldies. Paldies. Smuk, 30 pāri. Jā. Mēriņš ir. Tā kā tā, nu veiksmīgi tad jā. Jā. Nu jau, kaut ko dabūju tev, kaut ko raudā. Jā, šitā pirmā vai? Šitā, ceturtā. Ceturtā jau, jā. No. Ceturtā, lai kopā esam.
Nu, viņš saka, būs, ja? Tādā ielokā? Nē, man nepatīk, cik tā stromēt un nenormālajiem sviniem. Tu vispār nejūti zivi. Tā ir malā. Bļā. Jā. Citreiz gadā. Tikai pēc rūp, Vienīgais, vai viņi te gribēs nākt iekšā, viņi jau to straumu vairāk kuļās, vai tu ne? Pagājuši 7 gadu. Jā? Pagājuši nedēļ? Jā, 7 vairāk visu tā brekas tāpēc. Jā. Nu, viņiem jau šausmīgi asakaini. Nē, ja viņi ielā veidā uztais un viņi izpūtās, viņi kaut kā te nav. Kā jālāt domā, nu, izžāvēt vai kā? Tāpat kā lās. Vai tad viņi tā arī var, ja? Vienkārši. Ļoti sulīgi garšīgi. Tikai ķēpi baigā, viņi čekē. Vēl un tās asaks viss. Jā, nu tad izmarinēt, nav tas praktiski. Tad nejūt, ja? Lielākās ar pinceti izrāda ārā un... Jā. Kā kūpināt neesi mēģinājis? Man nav kūpini. Jā. Pie vērķa aiziet, tas te viss kūpinās. Tas tur ņemās ar vistiņām un visu kaut ko kūpina. Tāds koku vietas ir tāpēc, ka koku augšā ir jāmetā no malas. Jā. Laivotāji ar kaut ko ņemāt darās. Tad? Laivotāji. Ja viņi visu laiku un tas bečers, ļaus, tas pēc kādu viņam tā rīkli ir. Viņš visu vasaru. Baļaus. Tas, kas Viņa treneris. treneris, ja? Bečers. Kas? Bečers. Bečers? Bečers. Jā. A, ko tu tur baro? Ko tu liec iekšā baro tavā? Breksim, kas ir marcipu. A, tu cer vēl uz breksi, jā, rītīgi? Viņš ir fabrikants klāt. Jā. Ja būtu vasaras siltās, tā es jau zirgi būtu salādīt. Un tas šķeltos. Tie breksim labāk? Jā, vajag labi patīk breksim. Tur viens onka vienkārši garneli ielicis iekšā bija barotavā. Jā, tas ir tīras. Nu, tīra zvimba, jā. Šeit ļoti skaista vieta pie gaujas. Uztaisīts tā, lai landāļi nevar izpostīt no akmeņiem un metāla rēžģiem. Un jā, vieta skaista, kur cilvēkiem atnākt,
uzkurināt ugunskura, pacem desiņas. Ļoti forša vieta, tā kā skaisti un patīk. Esmu atbraucis līdz Vāņšu tiltam. Bija uz rekonstrukciju. Tagad ir sunīts. Bija tālāk. Bet nu jā, bija uz rekonstrukciju. Tagad atjaunots skaisti, ejot pāri, var dzirdēt mūziku. Tā kā, jā. Bonus punkts tagad pašvaldībai, ka kaut ko dara arī tagad redz, kad tiek nauda ieguldīta, lai pilsētu sakoptu. Jā, pozitīvi. Tā vējā vai noķēri? Vismaz kaut ko noķēri. Noķēri šito te, ja? Jā. O, super! Labi, stāri gadās. Arī jauniņais. Es pagājušajā nedēļā biju aizbraucis, bet es, man liekas, tās vietas nepareizās izvēlos aizbraucis tur pie tilta. Jā. Pie kura tilta? Ārpus Valmieras, tur pie Slimnīcas tilta. Jā. Vispār tukšums, un uz priekšu vēl biju aizbraucis tur, kur pie dārziņiem, tur gar dārziņiem līdz galam. Tur nāk kaut kāda upīte gar tiem dārziņiem. Tur lejā vēl? Tur. Uz augšā? Augšā. Un arī nekā. Jā. Jāmeklē, jo visi sēžot it kā zem krācēm. Jā, bet es tur braucu un nāk ārā. Kaut ko ķer. Kaut ko ķer, jā. Nu jā, te ir, it kā copes ir. Es vienu maziņu dabūju. Kaut kas man ir notirinājies nost vēl kaut kas esmu jūtis, bet viņas kaut kā noēd nost, kad neuzsēž uz āķi īsti. Es redzu, ka kāds visu laiku strādā, bet varbūt mazās, nezinu. Nokuņubina. Uz baltajiem, jā? Gan baltajiem, gan sarkaniem. Un barotavā kaut kādu mikses uztaisīs, jā? Jā, tur ir mikses, tur tāds maisījums speciāls. Jā, tur ir viens onka, kas brauc garām, viņš tieši arī noķēra. Viņš ielicis vienkārši jēlu garneli iekšā. Un tajā barotavā un arī uz baltajiem. Kad nāk, tāpatās viņš teica 4 gabals, tas vēl tev noķēris. Ir jāmācās, ir kaut kāds nianses, kas kā video saskatās. Vai ne? Šie, ka baigi vienkārši. Jā, bet nemaz tik vienkārši nav. Ir kaut kāds nianses, kurš nepasakties video. Jā. Šo mākslīgajām, dabīgajām esmām es tā baigi sen tikai bērnībā bija copējis. Vairāk uz spinningu kaut kāda tāda, jā? Spinninga muša man tas bija tas tāds. Foreles un... Jā, plašveidīgie. Plašveidīgie. Tās bija, tagad es gribu atgriezties atpakaļ. Noķer kādu bimbu vai iemācīties ar tā ķerdeli. Kaut kādu breksīti vēl tie arī nāk. Līnīti kādu laiku un nevar normāli arī uz vīku vēdru, aizbraukt pasēdēt. Jā, labi. Jāmācās ko darīt. Kaut kas vēl teica, ka vēl nav īstā sezona sākusies. Kad pa augstu vēl, ne? Pa augstu. Vēl pa augstu, viņas tādas gausas, es tā dzirdēju. Jā. Tā kā mums mierina vēl viens arī tā pieredzējis gāja garām, viņš teica arī tikai 3. Vienu raudiņu kaut ko upes sapalēnu, kaut ko vēl dabūjis, tad bija kaut nevienu. Tā kā es pat nejūtos tik traki. Tik traki? Ot. Skaidrs. Jā. Tā kaut kā labi. Tā jau neasaks.
šajā krastā daudz vairāk makšķernieks var redzēt. Iespējams, kad šajā krastā zivis ķeras vairāk, jo makšķernieki jau nāk uz tām vietām, kur zivis ķeras, un tāpēc arī viņi šeit sēž, un jā, tā kaut kā. Sveiki. Sveiki. Kā ķerās? Man personīgi slikti. Slikti, jā. Kā blakus, te kā izskatās kaut kas vēl kārā? 7 ir dabūts. O, 7 jau ir. Forši. Jāmāk. Jāmāk. Es arī pagājušajā nedēļā biju vispār neko nedabūju, bet tas ir laikam vietas nepareizās. Šeit nenāc. Pēc tam uzzināju, ka te jānāk. Bet te jau viss krasts, man liekas, ir pilns. Jā, nu tagad jau bišķi mazāk ir. Aizgājuši jau kaut kādi, ja? No rīta te bija tā, ka gandrīz rokās varēja sadot. Jā, Raukoņiem tā kā uz Latvijas ceļu stāvi. Viņi vairāk uz nakts topa kaut kādu vai agro rīta copa, jā? Jā, pats labākais ir rīts. Tāpat jau vakarā pirms tums. Viņi jau ņem arī visu nakti, bet mazāk. Jā. Tā strauma, man liekas, nav baigi stiprā, ne? Šitiem, jā, izstāv tur pagājušajā metrā, tur bija kā iemetā, viņš momentā ir. Uz sāniem, ja? Jā, un tad tu jau baigi arī nesaproti, tur copa ir vai nav. Tā krastā jau baigi grauj ārā. Jā, es tur braucu garām, kaut kādi 3 gabali izvilka. Bet sēžu vairāk šitajā krastā skatos. Te ir baigie sūda apakšā, tagad zāles. Kaut kāds metrs 20. Jāmet pāri. Šur met tur smiltiņās tur jau neņem. Ievelk te un tad te kaut kas paņem. Kaut kas paņem pie tām zālēm, ja? Ja te jau te vasaras vakar te bija viens apdžeks pienācis, jo šeit te vasarā, kad nav straumi, kad līmenis zemes. Viņš te jau viss krasts ir zāle aizācis. Zāli. Un es arī vienu zinu. Un viņš teica, pastaigāt tur, kad tas ūdens līmenis nost un tā, kad pa tām zālēm pačām tās pilns ar sviniem, barotavām un tā kā... Mums vismaz te ir kaut kāda nost, kad 25. Atstātas, ja? No, tur reku viens brauc garām. Arī viens aizķēra žilku, velk un arī izvilka, barotā zivs neķerās, bet viņš teica, ka vismaz kaut ko vismaz nekā. Vakar izvilku vīzuli. Ai, tu izvilki? Jā. No, vismaz. Bonus tie tādi. Tā kaut kā. Labi, tā jau ne asakas. Ja vēl? No. Pa kurien ar rite? Sveiki! Čau! Kāpēc rite? Es nāku skatīties, kā ķerās zivs cilvēkiem. Tu te tā galīgi maliņā nogājis. Kā jūs zvērā? Bet ķerās, ja? Kā tad? Super! Kā tad? Super! Šis tikai met man savīts. Jā. Jā, vien mats ir pietiek. Pilnīgi pietiek noķer normu, jā. Jā, un eju bus un krāni ārā un... Tieši tā. Nu, ko tad? Ko es savādāk? Mājā brauks arī. Jā. Šim ir trešā. Arī, ko vēl kārā, ja? Jā, vēl. Oho. Tur ziedu lejā, ka vecs stāv, bariem tur. Aha.
pirms dzelzīšu, redz, tur, skaitā tā ziedlē. Jā. Tur ir. Tur ir labi, jā. Ārprāts, kas tur veči, kad brauc pār pa tiltu, Latvijas visu laiku tur. Nu, ja nebūtu zivis tur, tad viņi tur nestāvētu. Tur ziedlējā, tur zērāk ķerās. Tu pat, pa visiem krastiem. Tikai jāzina, kur tu vari mest, neraunos. Jā, kur kaut kādi koki. Nu jā, te ir tie pāļi. Viņš ar barotavu? Beigs mest virsū. Viņš ar barotavu kaut ko liek iekšā ar vai? Jā, visu. Ko tu kaut kādu miksiņu uztais, ja? Barība. Garnelis. Garnelīts jālās, ja? Jā, garnelis, barība. Un mākslīgo matilīti. Matilīti, ja. Un parastais matils arī. Kur mušanieki ar pinkām, mazie krāsaini. Pinks, jā. Nu, saucamie pinks, kā viņi sauc. Viņi arī, kaut kādām mušām viņi ir taisīt. Bet ir līdzīgi kaut kas baltajiem, kas ir jā. tikai iekrāsot. Jā, muškāpuriem līdzīgi. Šitie nav tik lieli. Viņi ir mazāki kā mušu kāpuri. Tie ir resnāki un lielāki. Viss to te līdz un parotavs man ir paštaisīts. Augšā ir kur. Šitāds ir taisa. Vienkārši trūbiņi, izurb caurumu, ja? Jā, izurb caurumiņus. Pielīmē svinu, pats arī lej svinu, ja? Pats lej svinu un to te kātu atstāja garāku, kuram uzmauc virsū to trubiņu. Un ielej tur to pašu līnu vai ko vai, lai nespienāja. Tādas te, cik tagad mums nezinu, cik viņas maksā tāds barotavs? Kaut kādi, jā, nav lēta, tikai lētāko varbūt kaut kādi 2 eiro, man liekas, bet uz augšu. Es domāju, ka uz augšu jābūt. Jā. Tā kā, ja jau galva strādā, forši šitā ten izdomā, uztais un tā kā cope ir, zivs nāk, ko vairs vairāk. Man vajag tādu pirkt no barotavu, tās ir tāds resnis un, ja liela straume redz, viņš jau nes to barotavu tev ar visu svinu vairāk lejā nekā mazo barotavu. Te tā strauma arī nav nemaz tik stipra. Tagad jau nav nekāds ūdens. Nav ūdens, jā, bet... Kādreiz bija ūdens, te līdz sečoka galam, te, kur sečoks stāv iekšā. Tas ir tieši uz Vīmas laiku, ja? Nu jā, līmenis bija jau. Citus gadus, ne jau šogad. Nu jā, zinu, taču dažreiz jau iet ārā no krastiem, šogad vispār mierīgi, mierīgs pavasars. Jā, nav taču ne sniegs bijis, ne lietus, ne ledus. Sēdējām krācēs, zem krācēm tajā pusē, uz ledu, tur nāca Vimbas joka jārā. Borējām caurums, tā, te kaut kur bija jāborē. Tagad jau... Vēl ledus nemaz nebija nokusis jau tā kā nāc ārā? Zem ledus, nāc ārā? Vimbas, jā. O. Viņš jau nāk augšā un rudenī atkal krīt lejā, zini, tā makšķernieks sauc, krīt lejā. Jā. Iet lejā atkal uz jūru, baroties. Nu tādā veidā. Kāda vaina tāda pasēdēt, jā. Saulīt, forši silti, tā kā daba, putniņi, čivini. Ir jau lietusargs līdz. Jā, lietas līt arī būtu, jā? Jā, lietas, es te iespraužu, bet man tas savilks līdz. Iespraužu zemē lietusargu un sēd apakšā. Arī, kad ir karsts laiks, saulītis. Saulītē uzliek visu, priekšā lai ēni. Jā. No tā ir. Skaidrs. Labi, tā jau netraucēšu. Ne asaks tad? Jā, pie vēl. Vai ne? Davai. Informācija tagad ir? Kaut kāda informācija ir. Strādā. Tagad jāstrādā. Vai nav jāiet uz bodu? Vai ne? Pēc mentām un kas tur ir. Jā, vienīgais, kā tās rindas tur? Ir kaut kāda recepte, kur tu viņas... Viņš jau baigi asakaināt, cep, marinādē kaut kā. Nu, paņem notīri, iekšā ārā, galvas nost,
Atgabalu nost. Pa muguru pagriez pušu, pa muguru. Un paiem vat tā kā pirksti, vat šitā te žig. Sagraiza, jā, bišķi. Jā, sagraiza visu to gabaliņu, vai no appuses vai no vienas puses. Un uz pannu virsu lēna augunītī uztep. Ne asaku nejūt. Nejūt, jā. Arī svaigā veidā, kā saka. Daudz saka arī, jā, kad vienkārši iemarinē un tas asaks arī nejūt vairāk. Jā. Marināti sajētās asaks un visādos veidos jau. Ot. Žāvētavā. Kūpinātavā, domā, izkūpinē? Kūpinātavā, jā. Ideāli. Visādos veidos var viņus iet. Saskatās visus šos video, saklausās visas šitās runas, kad, tad tā vien gribās atnākt kaut kur nomesties, bet kā atnākt tā nekā. Jo tas nav tā, kā atnāc un būs. Tev diezgan tāds pacietīgs, jā. Vietas jāzina un noskaties tagad pabrauc tās vietas. Aha, reku vecs, tas velk. Jā. Apskaties, nobrauc garām. Tu uzreiz zinās vietas. Vai ne? Tu neies mesļu boju kaut kur tur vai jā. Brauc pa to, ka, sākumā es biju gar to krastu nobrauc, tur ar kaut kādu, brauc garām 3 gabalu noķēri. Jā, tur neviens rekutēji. Tajā pusē, un tur uz tālāk, uz priekšu aiz tā tiltiņa, tur. Jā. Tur tieši pirms. Zem krācējiem, jā. Jā. Tev jānoskatās, kur veči sēž un neraus vinus nost. Tie tur teica 20 jau esat norāvuši. Ir jau dirsēji ar. Ir. Jā. Tu tikai šitā nenāc. Es cik svinus nav norāvis un cik... Lai tikai nenāk. Lai tikai nenāk. Es braucu pildu, skatos, sēž akal otrā dienā svoločība. Jā, kas pa dirsējiem ir. Vai te viņas te trūkst? Viņš nāk un čupjā, viņas taču ir taču. Vienīgais, viņš zina, kad nāks, lai tagad neieņem vietu. Lai vietu neieņem. Jā. Citiem ar iebāsim. Šinī pusē arī tur sēž te. Uz priekšu ir kaut kas, es skatos. Bijušā mēbeļu fabrika un kas tur ir. Bijušā? Jā. Nav vairāk tur, ja? Es nezinu, vai tur ir. Tur kādreiz taču pārplūda gauja un baļķi gāja no tām zāģētavas. Baļķi gāja lejā jau, kad jārāzina. Pludināja, agrāk jau tā? Nē, pārplūda. Vienkārši pārplūda? Vienkārši gauja pārplūda un baļķi aizgāja uz jūrtu. Jā. Un šito pusi ir pažarnieku rūpnīca tā. Valpro, un tālāk ir tas mēbeļi. Jā, tur es nezinu, ko viņi tur. Kaut kāds mēbelis, laikam. Parasti agrāk tur zāģēja baļķis un no baļķiem dēļas un visu, ko tur. Būvmateriāls taisīt. Tagad taču viss ir uzlabots un viss ir savādāk. Jā, viss mainās tā kā. Viss mainās, nestāv uz vietas. Man pavarauc arī pa to pusi tur parunājies. Ir jau tāda veči dirsēja, kas tev nekā nestāstīs. Nekā nestāstīs. Jā, man ir poverizmi. Nāk jauniem, lai mizo tālāk. Baigs mēs virsū vai? Pusdienas laiks jau arī. Jāizšauj kaut ko jāiekož. Stāvot. Labi, tajā veiksmīgi. Arī tas tā. Jā.
O, super! Sveiki! Ķerās! Jā, bet nu pat tikai no rīta te sēdēja vai ne un neķērās. Tagad sāk, jā, tikai. Jā, tikai tagad sākās. Burvīgi. Šī tā pirmā, jā? Smuka. Trešā jau. Oho. Daudz saka, ka gausas esot vēl, kad... Divas ir. Smuko sākās. Pagājuši nedēļ bija aizbraucis arī caupēt, bet es laikam tās vietas nezinu vēl. Kādas vietas, es pie katru gadu atnāku pie nalga. Šeit, jā, tieši. Es biju pie slimnīcas tilta, vispār nekas man neķērās. Un ko šajā dienā es biju aizbraucis uz to pušu, tur pie dārziņiem. Jā. Vairi nekā. Daudz pie krācītēm sēž. Nu jā, pagājušajā gadā es ķēru tur pie tiem krūmiem, tur tālāk. Aha. Tev es ķēru, tur vienkārši, es tik zinu, ka pagājušajā gadā šī te ķēra un tur, kur tam draugs tagad. Nu, tur ir vēl kara. Varētu būt, ne? Izrādās, ka nav nekur jātriecās, tepat pilsētā var. Nu kā tad? Un galvenais, ka veikals. Tas augstā uzkāpa. Kaut ko uzkožam. Jā, kaut ko ieņem. Kaut ko ieņem. O, bez tā jau nekā. Jā, un tad jau. Un diena forša. Saulīt spīd, puciņi čivina. Trīs ir. Burvīgi. Un Riku, tas tev draugs jau uz priekšu. Jā. Ar nāk ārā skatās zivs. Man tā nepatīk vienam. Jā. Es visu laiku meklēju kādu Kompaņonu, ne? Jā. Mašīna ir, varētu kaut kur aizbraukt. Laidavas ezerā es tur biju, tur var laivu dabūt. Laidavā var laivu, Burtnieka ezerā var laivu. Nu, Burtnieks ir tālu. Bet tur arī papildus vēl jāmaksā, bija, man liekas, kaut kādi 3 eiro par to, ka tu, lai vispār tur vēl varētu, ka tas ir tā makšķernieka karta plus vēl pa pašu ezeru. Jā. Nezinu. Ja tev būtu vēlēšanās, es varētu sazvanīties. Un kaut kur... Kaut kādu uztaisīt? Jā, kaut kādu... Tu esi kārtīgs makšķernieks, jā? Es jau vispār iesācējis. Nu es tev varu piedāvāt gan makšķernieku... Man viss ir sapirkts. Jā. Bet es nevāku. Es braucu arī ziemā 2 reizes Peipusā biju. Nopietni? Un vienreiz bija 6 kg, vienreiz bija 7 asari. Bet man jau veda Krusdēls, tas no Madonas, sarbraucots ar Valmieru un Peipus. Jo viņam... Viņš Madonā dzīvo pats, jā? Jā. Es jau kā skolu beidzu Madonā. Tad arī ne vietējies, ja? Nē, Valmierā jau es, 72. gadā, kad es tad braucu 74. meita piedzima Valmierā tādā celtniecībā. Visus darbus darīja, ja ir kādu vajadzību, mūrēšana mazāk, bet santehnika, koka darbi. Koka darbi, tā kā pabeidzis esi kaut kādus galdniekus vai? Es strādāju par darba vadītāju piena kombinācijā 20 gadus. Un pēc tam, viss tur beidzās un tad, pats. Pats vai ne? Pats kaut kādas haltūriņas meklē un tā arī par to dzīvi iet uz priekšu, ja? Jā. Nē, tu zini, ka tu gribi pieraksti man numuru? Es varu pierakstīt īstenībā, jā, tā kā... Telefonā. Būtu superīgi, tā kā, ja kāds pamāc, jo tu kā tagad cilvēks no malas, kurš it kā gribētu, tā kā, tu jau
Tu jau nesaproti kā. No laivas var velci, tad var no 1. maija var braukt Līdekas, jā. Kaut kāda tev tur tā sistēma. Sviniņš, divi āķīši, jā, nemaz barotavu neliec, ja? Nu, viņa šitā vietā var likt barotavu. Jā, bet tajā straumē, tu zini, ko tur piebarosi, kur viņš nokrīt, visu straumi jau viņi nes uz priekšu, jā, tieši tā. Jā. Braucu gar krastu, skatos, mācos, cenšos iegūt kaut kādas zināšanas, kas jādara. Gandrīz otrā krastā. Kurā pusē te sanāk straume? Lielā straume. Uz Rīgu. Uz Rīgu, jā, bet kurš ir dziļākais krasts? Kurš sanāk? Tas vajadzētu būt, jā. Es zinu, ka tur uz priekšu kādreiz gājām peldēties. Tad jā, tas krasts bija, bet Gaujā jau tiek, mainās kā jau tie līkumi. Straume, visu laiku nes prom. Nes prom un tad kaut kur noparkojās, ja? Tā viņš, kāds. Jo tam jau var saprast, tur tā zivs ir. Vai viņa pa to straumu iet, vai viņa iet, Kāds vecīts uz nekļē. Jā, un tā kaut tur kaut kādā man 3 ir. Un kā draugam? Tev viena, jā? Man liekas, vēl tas nebija apskats. Pie krastā, aizvērt. Jā, tad maija, tad var braukt uz Līdekas. Tad Līdekas Gaujā izstaigā un tad Es Gaujā nestaigā. Un Līdekas, kur tieši brauc ķert? Es saku, es vairāk par to Vaidavas. Vaidavas ezeru tev tas iecienīts, jā? Tuvāk, jā? Jā. Tur var līģi tur arī. Tur jau gan jau, kad visādas tās zivju šķirnes. Uz Andarti ir. Laivu izdomā tur ir. Jā. Un tad ir. Kas tas ir? 15 kilometri un tur. Uz Burtnieku jau ir. Kaut kā 26, man liekas. Tad jau. Re, kur aust? Būs. O, super! Nāk viņas te. Jā, no rīta neķērās. Es tur neraustīju. Tagad jau pusdienas laiks, viņas jau atnākuši paēst. Tev būtu smuka. Tev tīkliņš nav, ja? Šitā ir smuka. Es neņēmu. Nepaņēmu. Wow. Prātīgi. Nos, ideāli. Šitā lielāka, šitā ir rītīga mamma. Paskaties tikai. Šitā ir zolīda. Smuka. Jā. Ot, zolīdi. Katrs ir puses, 7 un 4. 7 var. Rekā. Cik tu pagaidīji te? Nepagāja pat minūti, kad jau nākošā. Jā.
Ideāli. Es pats sakombinēju tādu. Te var sēdēt un uzmet uz muguras un staigāt. Tas tev arī beņķītis, ja? Nu jā. Jā. Es pats var jau nopirkt tādu. Bet, nu, tu zini, kā pensionāram nav tik daudz naudas, vai pat 30 eiro. No tā diena pavadīta. Satiku vairākus makšķerniekus. Tā kā zivtiņas nāk. Zivtiņas ķerās. Tikai jāzina īstās vietas. Sarunāja arī kompānijas pēc aizbraukt kopā pamakšķerēt. Tā jau redzēs, kā būs. Sanāks vai nesanāks. Bet, nu jā, diena forši pavadīta. Tā kā burbīgi. Un ceru, ka jums patika. Tā, ot.